Supernova galvenais treneris Maksims Rafalskis pēc uzvaras Tukumā. Treneri, tavs komentārs. Sveiki visiem. Jā, paldies līdzjutējiem. Diezgan daudz atbalstītāji atbrauca šeit un atbalstīja komandu. Jā, un liels paldies arī spēlētājiem. Viņi atdeva visus spēkus. Viņi izdarīja visu, ko mums bija saplānots. Un tā kā uzvarējām. Otrajā puslaikā sākumā mēs varējām tur ielaist vārti, bet es domāju, mēs kontrolējam spēli un bija spiediens no Tukumā komandas, jā, bet mēs to izturējām un ieguvām 3 punkti. Vai šodien, skaidrs, ka spēles slikti izšķīra standarta situācijas, bet vai tu domā, ka ārpus standarta situācijām jūsu plāns bija labāks, jūs bijat spēcīgāki nekā pretinieks, vai to tu arī vari apgalvot? Es domāju, varbūt Tukums kontrolēja mazliet vairāk to bumbu, jā, bet mums bija jāsāk momenti. Gan pirmā puslaika, gan otrā puslaika bija izgājiens tur 2-1 vai 1-1, jā. Tā kā tur bija diezgan labi momenti, kur mēs varējām pabeigt to spēli un viss. Bet gribu arī pateikt, jā, Tukums bija agresīvs, viņi mēģināja kontrolēt spēli, bet kaut kas nesanāca viņam. Standarta situācijas izspēles, ideāls centrētājs Garcia, kuram sanāk, un ideāls noslēdzējs Mārcis Ošs, vai tas ir tāds jūsu milzīgs trumpis ne tikai šīs dienas mača kontekstā, vai tu redzi, ka šī saikne var strādāt arī citos, lai gan būs droši vien grūti, visi zinās šo? Es domāju, ka tie standarta situācija tagad viņus jāizmanto, un mums visi rīki, ko mēs varam izmantot, lai dabūtu rezultātu, jā, svarīgi uzvarēt, un šeit ir Faku ļoti labi centra, Mārcis var skriet, bet mums ir arī citi Valera, agresīvs standartos, jā, Diop, un ir gari spēlētāji, kuri var arī veidot bīstamu. Pašās beigās, cik daudz jūti nervozitāti tās pēdējās 10 minūtes, kad Tukums atspēlējās, viens vārds atspēlē? Bija jūtams nervozitāti, jā, tas ir normāli, un man gribēs to punktus, 3 punktus dabūt uzvaru, un es domāju, tagad mēs aiziesim uz izlases pauzi, jā, bišķiņ pastrādāsim, kas mums pietrūks, bet kopumā, jā, tas bija, es esmu ļoti priecīgs. Jā, un paldies spēlētājiem. Vispār jāapsveic arī tevi kā treneri ar pirmo uzvaru, kā galvenajam trenerim virslīgā. Ko tas tev nozīmē personīgi? Man tas iedos nelielu tā kā pārliecību, jā, savu spēkus, jo sākumā tu vari šaubīties, vai tas strādā, nestrādā, ko tu dari iepriekš, jā, bet tāpat mums ir labs kolektīvs, labi spēlētāji, kuri atdo visu, un šis ir tā kā galvenā atslēga, man liekas, tomēr spēlētāji. Treneris var izveidot to kolektīvu, jā, bet uz laukuma izšķir spēlētāji. No tavas puses arī pāris tādi interesanti lēmumi, drosmīgi lēmumi. Viens skar Edvardu Demsi un viņa jauno pozīciju, pakomentē to. Un pēc tam arī pie rezultāta 2-1 nomainīja centra aizsargu Diopu, kurš laikam neideāli nospēlēja ielaisties vārtos, tomēr pašās beigās reti, ka treneri vēl jauc ārā to centra aizsargu, trīnieku vai divnieku. Par Demsi, ja tu spēlē noscitu tur ar 3 uzbrucējiem, ja, vai 3-4-3, tie mali, viņam jābūt arī tā kā uzbrukošiem pusargiem vairāk. Jā, un mēs to pamēģinājām, jā, un Emsis aizsardzībā viņš palīdzēja gan centra, gan mala, jā, un viņš var izdarīt to lielu apjomu, un es arī varu viņu apsveikt ar izlases izsaukumu, jā, un viņš to parāda uz laukuma. Jā, tā disciplīna un tā atdeva, jā, tas ir liels plus, jā, un tāpēc tas nostrādāja. Jā, par Diopu, jā, es redzu, ka viņš kaut ko saka, viņam nesanāk spēle, un Lenārs mums bija gatavs un parādīja, ka viņš var ienākt spēlē un cīnīties par sastāvu, par vietu sastāvu. Pie Emša atgriežoties, ja šis eksperiments izdevās lieliski, tad vai varam gaidīt arī pēc izlašu pauzes tieši tādā pašā stilā viņu izmantot? Mēs paskatīsimies, jā, kā būs pēc izlases pauzes. Varbūt tas būs jauna schēma, vai mēs paliksim pie tāda pašas, jā. Paskatīsimies. Tāds nenopietnas jautājums šobrīd pauzē, kā virslīgas rezultīvākais spēlētājs aiziet Mārcis Ošs, viņam vienīgajam visā turnīrā 3 gotie vārti. Vai vari lepoties, ka tavā komandā ir labākais līgas snaiperis, kurš nav uzbrucējs? Jā, es lepojos par Mārci, un visa komanda, mēs labi pastrādājam, un šeit bija Mārcis, un viņš iesita vārti. Malacis.
Jā, un par komandu un nacionālā izlasē, jo Edvards Semsis atgriezis uz izlasē, varbūt Martīsovs atgriezis uz izlasē nākamā izlases loga. Nu, tas ir izlases galvenā trenera lēmums, jā, kā viņš redz to. Jā, bet šeit, ko Marcis dod šeit komandai, jā, tas ir liels pienesums. Kristaps Dišlers pēc spēles pret Supernova. Treneri, tavs komentārs. Vakar. Nu, komentāri noteikti, kad īsi, ja pēc tādas spēles, ja mēs paši nevaram iesist no līnijas un ielaižam divas standarta situācijas, ja, tad nekas pozitīvs nevar būt. Ja, jo būšu atklāts šonadēļ akcentu likām uz aizsardzības darbībām standartos, no kuriem mēs arī 2 gols ielaidām. Principā tas arī viss. Pierasts, ka Tukums savās mājās saimnieko, nu tādā ziņā, ka rāda, kurš ir īstais saimnieks, kuram ir spēcīgāki elkoņi, kurš asāk spēlē. Mārcis Ošs saimniekoja šodien jūsu soda laukumā. Komandas kopējās darbības vai centra aizsargiem jāņem, kurš ir atbildīgs tieši par to, ka Ošs 2 vārdus iest, zinot, ka viņam patīk gūt vārdus. Pēc spēles pret Ogri jau zinājām, kurš spēlēs 1-1 ar Mārcu Ošu. Nu, nomainījām to spēlētāju, jā, Volkovu uz Rengolds, Ošs negūl vairs vārds. Es domāju, ka tā ir virslīga, jā, kurā var spēlēt cilvēki ar pieredzi, kurš var būt pēc 3 kārtām bombardieris. Jā, un pateicoties mūsu aizsardzības darbībām spēlē 1-1, to arī var sasniegt pieredzējušākie virslīgas spēlētāji. Tāds jautājums, kad Gudrs pēc kara, ja, Gudrs pēc cīņas, kāpēc Rengolds netika no sākuma likts viņu meistarīgākajiem standarta situācijas speciālistam Ošam? Tāpēc, ka bija pārliecināts 100% par Volkovu, kur man pārliecība arī sadeg, teiksim tā, jā, kad no 25. minūtē nomainījām uz Rengolds, nu, un principā arī, es nemaldos, 2 reizes Ošs uzsit, bet nu, nebija tik kvalitatīvi sitieni vairs, un līdz ar to arī es domāju, ka viss tā problēma arī bija tajā, ka es noliku spēlēt 1-1 ne ar to cilvēku. Runājot par uzbrukuma darbībām, jau pieminēju to neiesišanu no vārtu līnijas, no tuvas distances. Vai Leonija ir tas cilvēks, kurš māk daudzas lietas, māk apspēlēt, māk būt pamanāms, bet ir problēma ar noslēgumu un spēcīgu konkrētu sitienu vārtos? Nu, es domāju, ka to visas 3 spēles arī esam redzējuši, ja, cik viņš ir labs ar bumbu driblā, ātrumā, cik viņam ir asas piespēles, jā, bet 3 spēles, es domāju, ka viņam, tu esi gudrāks par statistiku, es tur īpaši neskatos viņai, es domāju, viņam XG jau ir kāds 3. Es tā pieļauju 3 spēlēs, 3, bet 0 vārti. Līdz ar to arī, es domāju, tu pats uz savu jautājumu atbildēji, redzot arī 3 mūsu spēles. Viņam ir labas kvalitātes, bet nu, tas viss ir jānopelna ar darbu, ar neatlaidību. Tāds, kāds viņam pirmais puslaiks, es biju pilnībā neapmierināts. Es biju gatavs viņu mainīt, nevis Kļaviņu. Nu, paklausoties kolēģis, jā, tad pieņēmām tādu variantu, ka Kļaviņu mēs nomainījām. Pret iepriekšējo maču arī nosēdināja Raivi Ķiršu, tāpat Valmieru. Valmiers bija spiests pie 0-2 jau pašā otrā puslaika ievadā doties laukumā. Raivis Ķiršu iznākot guva vārtus. Kā tu vērtētu, vai viņi ņēma mācību un tāpēc nospēlēja labāk, vai varbūt arī kļūda starta izvēlē? Nē, šeit bija tieši Valmieram dot atpūsties, bet Ķiršam mikrotraumu. Līdz ar to arī viņš nebija start 11. Vai ievēroja pretinieku komandā Edvarda Demša jauno pozīciju, jaunas funkcijas un kā ar to tikāt vai netikāt galā? Būsim godīgi, es domāju, ka viņš tur neko neizveidoja. Nopelnīja stūri pie pirmiem vārtiem. Stūri, tur Martins iekrita pie stūra sitiena, ka aizskrēja viņam aiz muguras nenospēlēt bumbu, 30 cm gar kāju aiziet, ja tā ir pozīcijas izvēle. Bet, tā bija viņa taktika. Supernovs izvēlējās tajā pozīcijā spēlēt, lai spēlē, bet es domāju, ka nekāda asumi, neko viņš... Tā kā mēs tikām galā, principā, ar viņa jauno pozīciju. Par centra pussargiem sajūta bija, ka pirmajā puslaikā neveidojas tā spēle, pat nonākot zaudētājos, neizdevās pat tādus piegājienus lielā skaitā uztaisīt, nomainīja arī pārtraukumā uzreiz Šibatu. Kā ir ar tiem centra pussargiem, vai tur arī meklējams kaut kādas nopietnākas problēmas? Protams, mums saspēle pilnībā nav. Ja es
Velkam mēs kaut kādas paralēlas Jelgavā 45 minūtes fantastisks. Jā, tad atlikušās 180 plus 45 pilnīgi nekādas. Laukuma vidas mums nav, otrās bumbas mēs nesavācām. Principā lielākā problēma ir tieši vidējais bloks mums pussargi, kur ir vispieredzējušākie spēlētāji man komandā. Līdz ar to arī tur ir tās lielākās problēmas. Kopējais vērtējums, diezgan bēdīgs skats uz tabulu, uz punktiem, ņemot vērā, pret ko spēlējāt. 10 baļu sistēmā, Jā, labprāt. apaļš 2, ne vairāk. Un par izlašu pauzi, kāds ir plāns vai kādu pārbaudas spēli esat ieplānojuši? Mums pirmās līgas spēle ir sestdien. Tā kā es domāju, ka mēs uz turieni arī brauksim, atpūtu mēs neplānojam, jo pēc tam ir smags grafiks, tā kā skatīsimies. Vēl tomēr viens pats tā vairāk caur niknumu izēju uz komandu sabiļoju, ko jūs darāt veči vai varbūt tāds mierīgāka saruna un jāpasēž, jāparunājas. Noteikti, ka katram vēl ir jāatrod tā pieeja, bet, zinot mani, nekas mierīgi nenotiekās. Jā, līdz ar to arī esmu vīlies spēcīgi daudzos spēlētājus, ka mums pat raksturs nav šogad. Jā, pirmā mājas spēle un tiešām nevienam neko nevajag. Tas ir diezgan bēdīgi, ka tikai trenerim, bet trenerim arī pēc 25 minūtes jau arī vairāk laikam šodien neko nevajadzēja. Jo, tiešām neticēju jau no pirmajām minūtēm, ka mēs varam, jo tas pats bēdīgākais, jo runājot ģērbtuvēs pat deksmi nebija nevienam. Tā kā es domāju, ka tā ir lielākā problēma arī šīs nedēļas ciklā, kad spēlētājs es nebiju kārtīgi sagatavojis. Paldies! Jā, paldies!